Dažnieces Annas Killas, bet es sāku ar to, ka gribu uzdot tādu jautājumu. Man ir divas tādas skaistas balvas priekšā, dāvanas, kas atminēs pirmais pareizi dabūšas dāvanas. Pirmais jautājums, kas man var pateikt visātrāk no jums visiem, kurš ir visievērojamākais Līgatnes cilvēks, kuru Rīgas kalna cilvēks, iedzīvotājs, kas ir pazīstams visā pasaulē? Kā sauciet lūdzu, skaļi, lai zinu. Visā pasaulē ļoti bagāts cilvēks dzīvoja Rīgas kalnā, tajā mājā. Kā jūs, vai jūs neziniet neviens? Kā lūdzu, kas to teica? Nākiet šurp, tas, ka tu teici. Silvija, nāc šurp, lūdzu. Silvija viena no vecākām Rīgas kalna iedzīvotājām. Tev būs tūlīt dāvana. Un otrs jautājums ir tāds. Kurā gadā ir uzceltas šīs divas mājas? Kurš var pateikt? Kurā gadā? Garām? Te bija vistuvāk, jā. 1894. gadā. Lūdzu, nāc šurp pēc dāvanas, un tagad ir tāda iespēja izvēlēties, ja? Kur no jums grib to dāvanu, kas ir iepakota, un kur no jums grib to dāvanu, kas nav iepakota? Labāk, kas nav iepakota. Kas nav iepakota? Labi. Tātad es dodu tūlīt to dāvanu. Šitā dāvana, Silvija, tā ir tavu pieskaņot. Un šitā dāvana nebija, šitā ir iepakotā. Tā ir tev atais vaļā, parāda, lai cilvēki, lai arī te redz. Te parāda, paskaties, te ir rakstīts, mēs esam šeit. Mēs esam šeit. Jā, tā ir tāda. Un es vienkārši daļos. Jā, var iet uz roheņus. Un es tikai dažos vārdos gribu pateikt, ka jūs, te, ko mēs visi esam, es šeit dzīvoju jau ļoti sen, esmu vasarā, šeit bija volejbola laukums. Un šī laukumā spēlēja volejbolu tāds kā Viesturs, Zariņa Viesturs, populārākais Līgatnes sportists pēckara Andris Lauris, Imants Vaļinovskis un ļoti daudz cilvēki. Līgatnes populārākais cilvēks pasaulē drīz ieradīsies ciemos, pie mums ir Arnolds Indriksons, bet tam nav nekāds sakars Rīgas kalnu. Šī māja celta 1900. gadā, un tur dzīvoja, vairāk no tiem laikiem nedzīvo neviens. Un es gribu pateikt vienkārši tādus vārdus. Šī mājā pēc kara pulcējās visa Līgatnes direktori. Sākot ar Volginu, beidzot Ilmārs Norīs te sēdēja, ja? Līgatnes inteliģences skolotāji, Puņķis, Skaidrita Kallupe, man ir fotogrāfijas, tās es liek iekšā. Visajā dārzā, mana tēva dārzā, un mājās bija šīs milzīgās balles, un kurā viena no skaistākām dziesmām, kas tika dziedāta, manā bērnībā, es tāds puika biju, atcerējos tā dziesmu. Tā ir veltīta, šeit mums arī atrodās Inta un Zigrīda Zviedri. Zviedra Arnolds, es uzzināju tikai neilgi atpakaļ to, pēc kara, ir būdams leģionārs, ir slēpies pie ķūķu krācēm zemnīcā. Un šeit šī mājā dzīvoja divi brāļi, Jānis un Kārlis Zviedri, un viņi viņam pakluso, kad viss bija aizliegts, nesa pārtiku. Arnolds izdzīvoja un atstāja man atmiņā skaistu, viņš bija mednieks, skaistus ragus, kas stāv mūsu dzīvoklī mājās. Un es šo dziesmu, kuru man palikusi prātā no manas bērnības, kuru dziedāja visi šie Līgatnes inteliģenci, kas nāca pie mums mājās ciemos, to es veltīju Zigrīda tavam tēvam, Arnoldam, kur bija brīnišķīgas attiecības ar tavu māti, Mariju, maniem vecākiem. Tā ir leģionāra dziesma, sarakstīta 1943. gadā. Vai man izdosies, es nezinu, bet nu katrā ziņā aplausi būs. Šodien atkal tev vēstuli sūtu, gaitu tālumiem pāri tā sāk. Tavu helpu ik brīdi es jūtu, skaistā bērnība atmiņā nāk. Ļavas ziedēja Rīgas kalnam apkārt, visam pāri balts mākoņu jums, kur gan citur vēl sirdis bija atsliet, kā raputejos aizejot mums. Labā sauli un vārdus tos klusi, zini mani es pārnākšu drīz, vēji šalkos uz Rīgas kalna pusi, tajā rītā mēs tiksimies draugs. Tici diena tā agri vai vēlu, līdz ar uzvaru māju mūs augs.
Māte pagalmā sagaidīs dēlu, tajā brīdī mēs tiksimies draugs. Māte Rīgas kalnā sagaidīs bērnus, tajā dienā mēs tiksimies draugs. Lūk, tas ir veltījums Arnoldam Zviedram, vienīgam leģionāram, ko es zinu no Rīgas kalna. Paldies jums! Paldies, Zivīte, atceries savu tēvu. Lūdzu, kāds vēl vēlās